Sestdien, 19. septembrī, 15. ap Aspāzijas bulvāru un Kaļķa ielas krustojuma esošo gājēju pārēju notiks ceļu apzīmējumu Zebra veltīts dzimšanas dienas pasākums, kurā piedalīsies aicināts ik viens, tā skaitā arī tumšmats. Tas jau atgādina to Drankinga operu. Ik viens, kas izmantoja šo gājēju pārēju kaut reizi mūžā. Bet kā Drankinga opera, ko uz ielām svērt. Jo mēs jau zinām, ka pašlaik nav tā labāka ekonomiskā situācija valstī, un tāpēc uz ielām cilvēki mēģina pārnest kultūras pasākumus. Un šis ir viens no akurāt, kādu saka, dzīves piemēriem. Bet es jums gribētu uzdot tādu, kā saka, aptaujas jautājumu. Kādā krāsā pēc jums, jūsuprāt, ir zebra? Vai viņa ir balta ar melnām svītrām, vai melna ar baltām strīpām? Balta ar melnām strīpām. Es tur redzu tikai baltas strīpas. Ne baltsvīta, tā ir melna zebra ar baltām strīpām. Ir baltās un melnās zebras. Ir zooloģiskā dārza un Āfrika. Viņš ir vairāks. Jā. Zebras ir vairākas, to es zinu. Daži ir Āfrikā, daži ir zooloģiskā dārza. Bet kādā tā krāsā viņi ir beigās? Balts ar melnām strīpām. Tu saki, ka melns ar baltām strīpām? Nē, es saku baltas. Angliski, protams, saka black and white. Jā, jo redzi, viņi jau vairāk ir attīstīts tās tā kā nācijas. Jo viņam ir vairāk ir Āfrikā izcelsmes cilvēku vairāk dzīvo tajās valstīs. Un, lai viņi nediskriminētu tos cilvēkus, kam ir tumša sejas krāsa, viņi saka melna zebra baltām strīpām. Otrādi, balta zebra melnām strīpām. Ne, balta zebra melnām strīpām saka baltie cilvēki. A tumšādas krāsas cilvēki saka melna zebra baltām strīpām. Are you really black? What the hell do you think? Don't you see that this is black and white film? In reality, we are brown. Yes, we are brown.